Tā, sveiki! Mani sauc Aigars Briņķis, es esmu veterinārārsts, un šodien man ir asistenti Rūdis un Ilona, kas man palīdzēs parādīt jums, kā pareizi uzlikt mājas apstākļos zemādas sistēmu šķīdumu zemādā kaķītim. Jā, es saprotu, ka tas noteikti to neizmanto visi cilvēki, bet ir gadījumi, kad tiešām dzīvnieks ir ļoti slims un ir nepieciešams viņam laist zemādā šķīdumu, lai viņš mazāk atūdeņotos un tā tālāk. Un mēs varam izmantot pavisam vienkāršu pakaramo, ja, ko jūs mājās, ja kuram mājās varbūt viņš ir, varbūt arī nav, bet kaut ko līdzīgu. Tad parasti marlas saitīte, sistēmas jums dakterīši vai iedod jau līdzi, vai jūs mājās viņus sakombinējiet, sataisiet. Un to sistēmu mēs varam piekarināt, viņi jāpiekarina kaut kur augstāk pie griestiem vai uz skapja, apmēram šādā veidā, lai šķidrums būtu augstāk par dzīvnieku, jo pretējā gadījumā šķidrums neticēs lejā, tas jau kā fizikas likumi. Un tad mēs ņemam sterilu adatiņu, vienreizēju adatiņu, ko mēs lietojam, ja, un, protams, kad Rūdim šī būs manipulācija, ko viņš ne īpaši, kas viņam patīk. Un biežāk mēs potējam šeit virs lāpstiņām, jo šī vieta ir salīdzinoši labi iztaustām un droša, un te ir arī padodās ļoti labi āda. Jā, līdz ar to jums ir drošāk iepotēt. Un tad parasti es mācu arī saviem klientiem, ka tas jādara tā, kad jūs paceļat drusku ādu uz augšu, un šeit ir trīsstūrītis, kas veidojās. Un šajā trīsstūrīti paralēli mugurkaulam jūs vadiet iekšā adatiņu. Viss. Rūdis bija tiešām pacietīgs. Rūdis bija pacietīgs un labs. Un tagad mēs redzam, kad šķidrums tek. Ja, un parasti kaķītim mēs tecinam apmēram ap 100 ml fizioloģiskā šķīduma vai ringera šķīduma. Jā, tas attiecīgi palīdz viņam uzņemt to šķīdumu daudzumu, kas viņam nepieciešams ir dienā. Vidēji dienā kaķim ir nepieciešams apmēram no 60 līdz 90 ml šķidrumu uz viņa kilogramu svāra. Tas ir atkarīgs, protams, no tā, cik dzīvnieks ir atūdeņots, cik ir nopietna problēma un tā tālāk. Jā, un tādā pašā veidā mēs arī taisam zemādas injekcijas. Jā, protams, arī ņemam sterilu šķircīti, sterilu šķīdumu, ko mēs varam vadīt iekšā intramuskulāri, vienreizēju adatiņu. Jā, un injekcijas parasti, kad mēs taisam muskulārās injekcijas, mēs viņus taisam šajā vietā, te, kur ir vislielākais muskulīts. Jā, viņam nepatīk. Es viņam nepotēšu tagad, es tikai vienkārši jums parādu, lai jums būtu redzams. Un arī, ja kaķītis kustās, tad jūs redzat, kad viņam salīdzinoši viegli ir izraut šīs adatiņas, jā, tad, protams, jādur vēlreiz. Bet mēs viņam vairāk to nedarīsim, jo Rūdis jau ir saņēmis šodienas procedūru, tāpēc viņam šodien arī pietiek.